Čau visiem, nu ko, jau gribu video sākt ar to, ka es ļoti atvainojos, ka jau vairāk kā nedēļa nav ticis publicēts jauns video, bet nu šodien arī par cik šī lielā problēma, kad ilgi nav bijis video, nu mormo soprīt, bet ar visādiem jaunumiem, par kuriem arī video gaitā es jums pastāstīšu. Par laika apstākļiem, nu, šodien priekš mormo tie nav labākie, ir paliels vējš un ir ļoti karsts. Tas, nu tā, pašam nav īpaši forši, ka ir karsts, bet tas vējš metieni traucē. Bet, nu, katrā ziņā mēs mēģināsim. Šis video gan jau iznāks, ja tad ir daudz zīves nebūs. Bet, nu, tad jau kaut kā tā. Par inventāru šodien man ir viss, kas parasti pa lielām ar nelielām modifikācijām. Tās man ir Lucky John Nīra Nano Energy, 1,5 gramiņā kāds un daiviņa 1000. Auko un mānekļi un viss tas, tie visi ir jauni. Tādā par tiem es mazliet vēlāk pastāstīšu, bet nu tēt jāmēģina piemānīt vismaz pirmo ziltiņu. Nu jā, teikšu, kā ir priekš mormo tie laika apstākļi ir tīri graujoši, bet pirmās copītes bija. Tās copītes arī tā pašvaki uzskata, tas vējš izveido to lielo buru. Bet, nu, pirmās copītes bija. Redzēsim, vai varēšu kamerā arī kādu copīti vai ziltiņu nofiksēt. Īstenībā mormo video jau diezgan ilgi nav iznācis. Kādas 2 nedēļas jau. Nu, es saku, man šitā lieta ir tiešām, ja tā drīkst teikt, ir sirds lieta. Nu, to jau ar visu vēļot labi jūt. Man tas mormo tā ir tāda pamatīga sirds lieta. Ļoti man patīk. Šis man ir 2. gads. Es tādā ziņā, nu tēt jau tas paliek ļoti populāri. Es domāju, ka nākamgad vispār rētajam nebūs mormo kāds. Bet es jau sāku. Tagad tā štela vēl bija ļoti nepopulāra. Tas bija pagājuši gadu. Kaut kad pavasarī, kad es jau pats kaut ko knapi sapratu. Zināju to, ka mānekļi ir mazi, bet nu tad man tik mazi nebija, tad man bija grams apmēram. Tad man ir 0,5, 0,3, reizēm pat, ka ir bezvējš 0,2. Tad man tā bija pilnīgi sveša lieta vēl. Bet, jā, es saku, nu, ļoti es ceru, ka jums šī visa lieta patīk. Ja patīk, ierakstiet komentāros. Man mormo patīk, taisa vairāk video. Vai man mormo patīk? Un tā tālāk kādu ieteikumu vai kādu lūgumu vai jautājumu. Ja, man tiešām ir svarīgi, jo, nu, skatījumi, tas, ko skatījums skaits video tik daudz ko neizsaka. Tomēr, nu, noskatīties cilvēki varbūt noskatās tikai dēļ tā, kad iznācis jauns video. Bet jā, ja tiešām vari, tad ieraksti, man mormo patīk vai man mormo nepatīk un tā tālāk. Es visu to neinteresanto precīzāku lietu nefilmēšu. Es cenšos tā vienmēr pa kadriņiem, ja kaut kas interesants noteikti iefilmēt. Copīte. Es domāju, ka, nu, tēt es kādu aiciņu jau pamētāšu. Ar iesvaigu kameru. Ja nebūs, tad es gan jau svaigšu ārā un piesākšos pie kādas ziltiņas. Tā ir man tā doma pagaidām. Labi, ceram, ka nākamais kadrs jau būs ar zivi rokā. Vai vēl kaut zivi. Bet tēt es pagaidām slēdzos nost. Nu, ko sopītes ir? Sopītes ir diezgan labā skaitā.
katrs metiens rezultējās copītai. Nu, parasti nokož astīti, nu, norauj pareizāk. Bet piedodiet, es filmēt nevaru pafilmēt, kur tur uz tās laipiņas, ne laipiņas, uz tā pontoniņa. Arī makšķerē bērni, bet nu viņi naturāli bļaustās. Un bļaustās ļoti skaļi, atkal. Ļoti skaļi, nu un es mēģināšu iefilmēt, bet nu es nezinu, kā man sanāks. Jo nu tur bļāvieni ir tā, ka galvas sāp jau. Kā ir, tā ir. Atbrauc atpūsies, īpaši atpūsies nesanāca. Aizbraukšu mājās iespējams ar galvas sāpēm, bet kā ir, tā ir. Tā jāiztiek. Bet, nu, sopītis, jā, ir uz katru metienu. Nu, rekro atkal. Kasās pa ziltiņām es nemācēšu. Bļā, viens teikt. Bet, nu, tādas kārtīgas, smuks, copītas, tādas, nu, ka jau, nu, jāuzsēžās ir. Jo, nu, jā, reizēm pabaksēs asīs, bet, nu, tu tā kārtīgi smuka uzsit, ka būtu jau jāuzsēžās, bet kaut kā neuzsēžās. Un es saku, te met, kur grib. Visur ir sopīts. Nu, visticamākais, ka vai, nu, kaut kādi negribīgi asarīši, vai arī raudiņas, vai kāda cita baltā zivs. Jo, nu, man arī šaubas, ka tas ir asaris, jo asaris, kad ņem, nu, atkal, jo asaris, kad ņem, viņš, nu, asarim nepaņem, tas ir ļoti redz gadījums. Asaris, kad ņem to mazo mānekli, tad parasti paņem kārtīgi. Bet, nu, dīvaini. Mēģināšu saprast, kas tur par sīkajiem monstriem lejā ir. Un tad jau es kādu no viņiem, ja satikšu, kādu ziltiņu, tad jau parādīšu arī jums, kas tā tāda bija. Beidzot, es vienu no tiem monstriem uzkarināju, bet tas nav tas monstrs. Tas ir kaut kas cits. Tas ir brekšukiņš. Nu kā lai es viņu te paņem, es kātu viņu celt negribu. Bet tās pārējās zivs tie nebija brekšukiņi. Nu, šeit saskājies iesūts un aizgāja pats. Nu, jūs redzējāt, vismaz man rokas nebija jāsmērē. Bet nu, šeit tas smuki iesūts un tur bija skaidrs, ka ir galā. Bet tos pārējos sīkos monstrus, kas visu laiku grabina, es jau neesam sastapies ar viņiem. Bet nu re, kur brekšuks bija uzsēdies. Pūkstens mums ir drīz būs 7:30. Nu gan kādas redzējāt? Es ielaidu un man tas īgais ašuks paņēma. Es jau ar viņu nerīkojos pareizi, tāpēc viņš nokrit, bet tad diezgan bija labs. Bet nu tur jau nebija brīnums, ka viņš uzsēdās, bija tas asais un viss gatavs. Šitais gan bija forši. Devai, turpinu. Tikko satiku fanu, un tā beidzot uzsēdās. Bet tas bija cits kaut kas, tā nebija tāda sopa. Šeit tieši pareizā laikā kamera ieslēdz. Beidzot uzsēdās, bet sopa bija savādāk, un nu tu nevarēja nepaņemt uz šito. Tā viņš arī tīk uzkārās. Tikko satiku fanu. Tāpēc izslēdzu kameru uz brītiņu, parunājos. Un tik līdz kā iesvēdu šitais mazais brīnums paņēma. Bet te bija tāds asais sitiens, ka nu te jau nevarēja nepaņemt. Te bija skaidrs, ka būs. Ja jau uz tiem es saku, nevar nepaņemt te uz šitiem vispār, nu nezinu. Ja šitais nepaņēma, neuzsēstos, tad nezinu. Tad būtu ļoti dīvaini. Te bija tā, ka, nu jūs gan jau redzējāt, vilku un no sāna pilnīgi redzēja, kā uzskrēja virsū. Jūta neredzēja, bet nu ar tādu trako sitienu. Šeit bija baigi dusmīgais asars. Hei, kur viens uz fīdarīt vai gruntēm sēž. Aiziesim parunāties vēlāk.
pārbaudīsim, uz ko tieši sēž, pajautāsim, un vai ir bijis vēl, un ja ir bijis, ar kādu bija panākumu un tā tālāk. Bet šito vietiņu, es domāju, es atstāšu vēlāk, un es kustēšos vainām uz citu. Vēlāk atnākšu atpakaļ pārbaudīt, kas tad notiek. Bet nu tēt kustamies uz to tiltiņu. Tikko parunājos ar vienu cilvēku, ko nesanāk reti satikt šeit. Un pa ceļām, ja precīzāk runājoties, noķer arī divas žuītes. Viens man bija mini asarīts, un otrs dabūja tādu vidēju raudiņu. Tā kā jā, to es diemžēl neiefilmēju, jo es vispār sarunas ar cilvēkiem ļoti cenšos nefilmēt. Tā kā jā, cerēsim, ka būs vēl. Pulkstenis jau nu pat ir gan, jau padaudz. Tā kā jā, daudz laiks vairs nav. Domāju līdz kādiem 21:30. Tad jau taisīšos arī es uz māju pusi, bet tad gan es eju tālāk atpakaļ uz to pusīti, jo nu te tās divas zivtiņas bija, bet vairāk nav. Tiekamies tajās vietiņās, nu negarlaikoši jau es jūs ar to procesu, kā es eju uz turien. Īstenībā, ko es gribēju pateikt par auku, kā jau teicu, man ir dažādi jaunumi. Par pārējiem to viņi izstāstīšu, bet pats galvenais, manuprāt, ir auku. Es kā jau buļļovins, kā ieties. Atkal, nu ritīgs tesiens bija, es domāju, ka jūs pat kamerā redzējāt. Es iegādājos NGT Latvija. Visu kaut ko jaunu biju pirms kādu laika jau, īstenībā pasen. Kādām 2 nedēļām es biju NGT Latvija, Rīgā Duntas ielā 5, tiem, kas nezina. Un iegādājos visādus labumus sev priekš mormo. Tātad viens no tiem, un manuprāt, pats galvenais ir auku. Kā jau jūs redzējāt un arī jautājāt, es īstenībā ļoti slavēju savu pīto, kas man bija Lucky Jones. Nu, 006. Un es teicu, joku pēc, cik man daudz rakstīja čatiņā, tiešraidēs tīpaši, kad vai pamēģinu priekš mormo parasto monoauku. Nu, tad arī iegāja NGT Latvija veikalā un, nu, ieraudzīja, kad ir mormo aukuņas dažādas. Ustinu bļāviņas, nu. Kāpēc viņš nepaņem? Ustinu mono auku, tātad šitais te man ir Varivas Esterlines, Lemonī saucās, no Arija foreļu makšķerniekiem paredzēts. Bet pirmā iespēja ir tāda, nu, cita pirmie, tas, ka video nefilmē nenozīmē, kad ar mormo nemakšķerēju, bet, nu, es tādā ziņā, kad met tā auku daudz tālāk, nu, ļoti. Tādā ziņā es esmu ļoti pārsteigts. Es nedomāju, ka tā atšķirība būs tik liela. Bet problēma ir tāda, kad līdz kā uzpūš vējš lielāks, un tēt jau pa bezvēju pārveidojās tie laikapstākļi, tikko vēl bija paliels vējš. Bet šajādā bezvējā problēmas nav, viss ok. Taču tik līdz kā uzpūš lielāks vējš, auko metās cilpas un visādi citi brīnumi. Tas īstenībā ir ļoti bēdīgi. Jo nu man tā auga, cik viņi nāk, 80 metri, ja nemaldos, nu atkal. 80 metri viņi nāk tajā spolītē. Viņi nav īpaši dārgi, tie 80 metri ir 9 vai 10 eiro bija.
Nu, labi, dažiem liksies dārgi, bet priekš tādas labas auglas plānas tas nav dārgi un var ivas vēl pie tam. Bet, nu, es saku, es esmu norāvis daudz. Jau kādus, nezinu, 10-15 metrus jau stabili. Nu, vienkārši tik līdz kā kaut kur ieķerās, ir noraušana. Kādreiz pie mezgo, kādreiz cita auglas vājākajā vietā. Un tādā ziņā baigi bēdīgi, jā. Un vēl pēc tām reizēm iemetās tā vēja bura vai kaut kādas vēja cilpas. Un ja viņš nevar, nu, vai kur viena no viņām. Vai kur, ja viņš nevar, nu, tā viņas izskatās. Un ja viņas neatpiņķerējās vaļā reizēm, ir savēlkās mezglā, tad ir no tās auglas arī jāšķirās. Jo, nu, tādu plānu diedziņu neatpiņķerēt. Bet labi. Tagad nākamais kadrs par visiem pārējiem jaunumiem. Nu ko, apsolījos izstāstīt par jaunumiem, arī izstāstīšu. Tātad pats galvenais, pirmais, par ko jau pastāstīju, tā ir aukla. Bet ir vēl viss kaut kas cits. Sāksim ar somiņā. Šais tāds forši īstenībā ļoti ērti. Pie somiņas, protams, stanziņas, retrieverītī, tas jau man bija. Bet pati somiņa, nu, es teiktu, ka ļoti ērti. Pat ērtāk nekā tās parastās, kas nāk audu un vēdera somas. Nu, pietiekam liela, vai visu kaut ko viņā saliktu. Tad re, kur viena kabata. Nu, tie mani tās buņģiņas manas. Apakšā atslēgas rieli, kad iet. Kāds šķērīts, kaut ko tam līdzīgu. Un augšā sagās vēl brīnumi. Re, kur šis iepakojums. Atvainojos, ne iepakojums, bet nodalījums ir no Neptūnos beidz, no lietuviešu ražotāja Made in Lithuania. Visādi māneklīši, stikiņi kaut kādi. Nu, viss kaut kas. Tiešām viss kaut kas. Favorīts. Ja man kāds prasa, kas ir man favorītā, es teiktu, ka 2 no šiem. Pirmais ir tas te maziņais. Nosaukums viņam neatceros, atvainojiet. Ja atcerēšos, parādīšu pats viņai bildēt te, šajā te kadrā. Un otrs ir, šim gan es atceros nosaukumu, tas ir arī Neptūnos, beidz pupa saucās. Šis arī ritīgi labs. Bet tās nav viss. Otrs iepakojums. Ai, kāpēc es laiku saku iepakojums, atvainojos. Ilgi nav filmēt video, nevar parunāt. Otrs nodalījums ir kombinētais Neptūnos beidz un Crazy Fishiņš, tātad no Neptūnos beidz. Arī stikiņi, ja nemaldos, saucās stiki, varbūt arī maldos, nemācēšu pateikt, piedodiet. Tad ir Crazy Fisham, man liekas, šis ir, nu, universālākais māneklis. Un arī ļoti populārs, tas ir Tipsīs, 1,2 caulas. Un te vēl Crazy Fishiņš, ko šitais te minījus, ko es arī daudz kā esmu noķērs. Bet tas arī nav viss. Kabatā, kastīte, ar vēl visādiem labumiem. Īstenībā ļoti forša. Meiko kastīte, Meiko magnētiskā, vēlāks magnētisks. Un iekšā arī visādi brīnumi. Mazās monmiškiņas, lielākas monmiškas, arī lielākas, vēl visādi brīnumi. Nu tiešām aizbrauc uz veikalu un nopirkt pa lielu visu, ko man vajadzēja. Nežēlojos. Un tēt kādam laiciņam man ir viss iepirkts. Bet nu tēt par jaunumiem pietiks. Turpinām mēģināt noķert to zivtiņu, lai tas video nesanāk tik garlaicīgs. Pieslēgšot, kad būs zivs vai copīti. Nu, ko? Uz šādas nots arī mēs to video beigsim. Nu, bēdīgi. Jā, tās zivtiņas bija diezgan maza. Un arī nebija tās lielākās. Norāva daudz auklas. Arī norāva vienu wolframiņu tā tālāk, bet nu, par to nav jādomā.
katrā ziņā paldies, ka noskaties, ja tu nosies līdz beigām. Īsnībā, interesants eksperiments. Ja tu nosies līdz beigām, komentāros ierakstījā zutis. Tad būs skaidrs, ka nosies līdz beigām. Bet, nu jā, katrā ziņā, ja patik, tad abonē, nospied laiku, ierakst kādu foršu komentāru. Un tad jau līdz nākamam video. Davai, čau!